Es tikko biju nodarbībā, kas ir paredzēta topošajiem vecākiem. Nodarbību vadīja vecmāte Arīna. Šajā nodarbībā mēs runājām par dzemdību priekšvēstnešiem, par to, kad braukt uz slimnīcu, kad nebraukt, kuri būtu tie saucamie sarkanie karogi, kad braukt steidzamāk, kas būtu tas brīdis, kad tomēr izvēlēties palikt mājās, par dzemdību somas saturu. Foršā lieta par šo nodarbību ir tā, ka tā notiek šaurā lokā. Līdz ar to mēs varam izrunāt visus interesējošos jautājumus, kas var būt gan specifiski katram individuāli vai pārim, un visi jautājumi ir gaidīti. Tā sajūta ir tāda, ka tā ir intīma gaisotne, un tev vienkārši ir ļoti zinoša draudzene, kas tev visu var izstāstīt par to, kā labāk. Un es būšu godīga, ir atšķirība, vai lekciju vada praktizējoša vecmāte vai vairāk teoretizējoša vecmāte, jo tā informācija ir tiešām ar ļoti daudz piemēriem no vecmātes prakses, no dzīves, un šie piemēri ir ļoti praktiski. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka tā informācija ir praktiski vērtīga.